Šobrīd ir meitenes ārkārtīgi populāras krēmveida acu ēnas. Praktiski visas sevi cienošas kosmētikas kompānijas, jā, teiksim, visas mēģina piedāvāt šīs te krēmveida acu ēnas. Ar viņām varbūt ir drusku nepierasti strādāt, ja, jo parasti pierasti, ja, kad ir pūderīts, ja, vai teiksim, ir kontūra zīmolīts. Šeit noteikti, ja jūs liekat ar otiņu, ja, tad vajadzētu izvēlēties otiņu, kura ir ar sintētisku šķiedru, ja, kur ir vai nu, teiksim, silikona vai neilona matiņi, ja, kas ļoti labi, no kuriem tas krēmīgais noslīd nost. Un tad mēs veram acis ciet un sākam, kā parasti no ārējā stūrīša, un smuki mēģinam šo te ēnu virzīt, pludināt pa plakstiņu, ja, sākot no ārējā stūrīša vairāk uz iekšējo, ceļot augšā līdz pat locījuma līnijai. Krēmveida ēnām ir viena tāda lieta, kā viņas vajag ārkārtīgi labi izpludināt, ja, lai viņas būtu tāds zināms daudzums uz plakstiņa. Jo tad, kad actiņi tiek virināti, ja, tad, kad viņi kustās, tad ir raksturīgās ielocītes, kur parasti mēdz sakrāties, ja, tonālais, ja, zinat. Tas nozīmē, ka produkti ir pa daudz, viņu iztīram ārā, viņš fiksējās, ja vēl ir kaut kas liekas, ja, cik daudz jums sakrājās, jūs to lieko vienkārši patīrat nost, tad viņš fiksējās un vairs tas nekur, ja, nekur viņš nepaliek, ja, viņš vairāk nekrājās un neizskatās slikti.